mums ir bijuši vēsturiskie gadījumi, kad vienkārši paprasa, hei, mums tur vajag zemāku cenu. Nu labi, jo viņam kaut kad eventuāli būs x tūkstoši unit. Jā. Un tur vienkārši tur atkal ieslēdzās tas bišķi tāds jautājums, kā mēs pateiksim citiem partneriem, nu, jo ņemot vērā to, ka mēs esam vienmēr atklāti un tā tālāk, Jā. vai arī viņi kaut kad eventuāli arī uzzinās, ko cenas. Nu, kaut kur tirgus, vienmēr kāds kaut kur runā, kaut ko paķēra NDA un tā tālāk, un kāds kaut kur sapratīs, vai varēs izrēķināt, ka kāda cena ir zemāka. Kāds paskaidros, kāpēc šim partnerim noteikti konkrētiem ir zemāka cena vai labāka nosacījuma. Jā. Un tad ir jādod kaut kas pretī tam partnerim. Tad, ja atnāk kāds cits partneris pasaka, hei, es zinu, ka es varu izrēķināt, ka tam partnerim ir zemāka cena vai labāka nosacījuma tā tālāk. Un tad tev jāspēj viņam godīgi atbildēt, jā, viņam ir, jo viņam ir līgumā ierakstīts, ka viņam jāsniedz 20,000 vai 30,000 vienību tajā un tajā laikā. Jā. Ja tu vari piedāvāt to pašu, un gatavs arī tev iedot to pašu cenu. Man neinteresē tas, ka tu esi tur 5 gadus strādājis ar mums un tā tālāk. Bet, ja tu esi 5 gadus strādājis un tev joprojām ir tās, nezinu, piemēram, 1000 vienību, tad, vai tiešām uzskati, ka tas ir tava īstā vieta, vai tas ir bizness, tas visticamāk nav bizness, tas ir tāda aizraušanās. Un tad vienkārši jābūt, jebkurā līgumā, ko taisi, jāspēj pastāstīt, kāpēc to izdarīja. Ja kāds iedeva tev paprasīt tur SLA, ka viņam vajag 100% ok, kāpēc? Un ko tad mēs varam darīt? Tad, ja tu gribi 100% SLA, lai tev vienmēr sistēma būtu vienmēr top notch, tu nevari prasīt, ka cena ir, nezinu, tur zemāka. Tev ir jāmaksā vairāk. Tas maksā. Tas vienkārši tu maksā. Jā. Šis ļoti vērtīgi, man liekas, ir. Un es gribu arī, lai klausītājs to paņem sev, kad nevajag vienmēr atdot pa brīvu un pārdot tikai tāpēc, ka tagad ir jāpārdod, vai pagaidīt vienmēr. Un vēl viena lieta, kas svarīga arī jāatcerās, ka bieži vien vismaz mūsu biznesā tie pretī cilvēki, kas stāv tie partneri, viņi ir biznesmeņi. Jā. Viņam tā ir spēle, viņš grib dabūt labākus noteikumus, lai viņš būtu tā kā izņēmums. Jā. Un tev ir jārada viņam tas priekšstats, ka viņš ir izņēmums, bet realitātē viņš nav izņēmums. Viņš ir one-off, un tāpēc uztais to trade. Jā, viņš dabūja kaut ko labāku, bet tāpēc viņš iedeva vairāk.